Sveika, mana mīļā pasaku skoliņa. Rudens ir laiks, kad mēs mācāmies, kad mēs atdalāmies, kad mēs izejam cauri iniciācijai, kad mēs gatavojamies ierakties siltajās ligzdās un ziemā pārdzimt no jauna. Pārdzimt jau citā statusā, pārdzimt citā kvalitātē. Un rudenī, it īpaši veļu laikā, celsies augšā viss neizsāpētais, viss neizrunātais, viss nepabeigtais. Celsies augšā arī bailes, jo nāks tumšais laiks dabas gada ritumā. Un šodien gribētos parunāt mazliet par bailēm un pasaku. Un tieši par bailēm no nāves. Šīs video skars tieši pieaugušos cilvēkus, ir adresēts pieaugušiem cilvēkiem. Mēs vērojam baisos notikumus, kas notiek pasaulē, un kur mēs neesam spējīgi mainīt absolūti neko. Un mans rudens jau 3. gadu saistās tieši ar nāvi. Rudenī ir miris mans dēls, rudenī mirst daba, rudenī viss apklust, viss apstājās. Un mēs tā kā iepauzējam, bet tikai ne mūsu zemē, un tikai ne pēdējā laikā. Jo ziņo atkal jaunu pavērsienu pasaulē. Un kā lai mēs pieņemam to, kas nav pieņemams, ko mēs nevaram pieņemt. Un pasaku terapija kaut kādā mērā var palīdzēt mazināt trauksmes, mazināt bailes par nākotni, par notiekošo. Mazliet par trauksmēm mēs runājām rudens pasaku terapijas ciklā, un tur bija arī pasakas un tehnikas, kā mēs varam saprast, vai ir cilvēkam trauksme vai nav, un ar ko šī trauksme saistās. Bet šodien mazliet par kaut ko citu. Pasaku terapija kā metode vispār parādījās netik sen, 90. gados, taču tikt galā ar bailēm, ar pasaku palīdzību cilvēki bija iemācījušies jau senatnē. Un jau sirmajā senatnē mūsu senči, stāstot mītus, izskaidroja dabas spēku uzvedību. No kā cilvēki bija atkarīgi, cilvēki bija atkarīgi no dabas, viņi dzīvoja saskaņā ar dabas likumiem. Un tieši tāpēc pasakai uzticās vairāk nekā pārbaudītiem zinātniskiem faktiem. Un šodien es vēlos jums piedāvāt vienu no tām gudrajām pasakām, kas tapa no mīta. Mēs jau zinām, ka visas pasakas radās no mītiem. Un šī pasaka saucās Pasaka par sauli un mēnesi. Un tagad mēs redzam, ka daudzi bērni sāk slimot un pieaugušie sāk slimot, parādās atkal jauni vīrusi, kaut kādi nezināmie. Un ir pārbaudīts, ir atklāts, ka lielākā daļa cilvēku visvairāk baidās tieši saslimt ar kaut kādu smagu neizārstējumu slimību un baidās nomirt no tās. Un tāpēc šeit var palīdzēt mazliet stiprināt cilvēku šī te pasaciņa, ko es tagad jums piedāvāšu. Reiz kādā karaļvalstī iestājās tumšie laiki un sākās haoss. Karalis bija vecs, viņa ievainotā sirds asiņoja, un neviens nevarēja ķēniņu dziedināt. Karaļvalsts iedzīvotāji tikmēr bija iegrimuši grēkā un neziņā, un sākās strīdi. Karalim bija 2 bērni, brālis Saule un māsa Mēnesis. Viņi bija ļoti draudzīgi un nešķirami. Viņu māte bija mirusi dzemdībās, bet tēvs Karalis ļoti mīlēja savus bērnus, rūpējās par viņiem, sargāja. Karalis tikpat ļoti mīlēja arī savu tautu un vēlējās, lai viņa valstība augtu un cilvēki vairotu savu bagātību, varonību, savu spēku un savu labo sirdi. Karalim reiz paziņoja, ka viņa pēcnācēji varētu palīdzēt karaļvalstī, ja viņš tos upurētu un liktu
tiem klejot uz visiem laikiem. Viena dzīve var turpināties tikai tad, kad otrs aizmieg nāves miegu. Karalis ļoti sabēdājās, bet pēc tam izdeva pavēli. Viņš pavēlēja izveidot 2 troņus un sadalīt karaļa īpašumus. Vienu daļu viņš nosauca par dienu, bet otru par nakti. Tā viņš katram no saviem bērniem iedeva savu telpu un laiku, lai viņi varētu valdīt un dalīties savās dāvanās ar pasauli. Lai cik ļoti brālis un māsa lūdza tēvu apžēlot viņus un saglabāt viņu bērnības draudzību, karalis bija nelokāms, un kopš tā laika brālis ar māsu vairs nav tikušies. Brālis Saule valdīja dienu, apgaismojot zemi ar saviem siltajiem stariem un palīdzot cilvēkiem audzēt un novākt ražu. Māsa Mēnesis, piepildot nakts krēslu ar blāvi augstu gaismu, aicināja cilvēkus iekšējā fantāzija un sapņu pasaulē, lai katrs cilvēks atcerētos par savu izcelsmi un savu dvēseli. Kopš tā laika, kad uzlec mēnesis, saule nomirst. Viens nevar sākt dzīvot, kamēr otrs nav pabeidzis savu ciklu. Cilvēki, vērojot saules un mēnesi diskus, sāka saprast, cik daudz laika viņiem ir atvēlēts sējai un ražas novākšanai, un cik daudz laika, lai atpūstos. Kopš tā laika valstībā sāka atdzimt kārtība, un tās iedzīvotājiem nāca labklājība. Lūk, bailes no nāves psiholoģijā ir attiecināms pie cilvēka pamata bailēm. Ja? Un mēs baidāmies no tā, no kā nevaram izvairīties, no kā nevaram izbēgt. Mūs patiesībā biedē nezināmais. Un ar šādām bailēm labi tiek galā ticība, reliģija, senās viedās zināšanas, kuras stāsta un māca par pāreju uz citu pasauli pēc nāves. Un šī ticība ir atbalsts cilvēkam. Saule un mēnesis pasakām, ko jūs tikko dzirdējāt, ir neizbēgamu ciklu metaforiskais tēls. Mēs runājam par to, ka mums ir 2 punkti – dzimšana un nāve. Jā, mēs ar šiem 2 punktiem nevaram izrīkoties, mēs tos nevaram kontrolēt, taču šie punkti mums palīdz pieņemt neizbēgamo. Cits jautājums ir, ko darīt ar laika posmu starp dzimšanu un nāvi. Ja, tas ir pavisam cits jautājums. Un ar pasakas palīdzību mēs cenšamies novērst situāciju, kad cilvēks dzīvo nākotnes pārējā uz citu pasauli. Kad viņš dzīvo domājot par to, kas būs, un izvairās no īstās, no reālās tagadnes. Viņš nedzīvo šobrīd šeit un tagad. Nu, un nobeigumā es jūs vēlos aicināt uz savu lekciju par bailēm, jo man atnāca šāds jautājums, uz kuru patiesībā nevarēju tā īsi atbildēt, un tāpēc nolēmu izveidot atsevišķu nodarbību, atsevišķu lekciju, jo šeit tad, kad mēs runājam par bailēm, runa iet ne tikai par pašu bērnu, kurš baidās no svešiem cilvēkiem, no skolotājiem, no ārstiem, no lidmašīnas, no dzīvniekiem vai vēl no kāda, bet runa iet vairāk par pašu bērna mammu, par pašu pieaugušo cilvēku, kurš audzina šo bērnu. Ja? Un šis pieaugušais it kā netīšām ieprogrammē bērnā savas bailes. Ja? Un es jums izstāstīšu mazliet no teorijas, padalīšos ar metodēm, kādas mēs varam izmantot darbā ar bailēm, un te mēs varam runāt gan ar pieaugušiem, gan ar pusaudžiem, gan ar bērniem. Ja, šīs metodes derēs jebkurai vecuma grupai. Būs atsevišķas nianses, protams,
Un tad mēs runāsim gan par pasakām, gan par pasaku terapijas metodi, gan par lellēm un leļu terapiju, gan mākslas terapiju, gan metaforiskām kārtīm, jo šis darbs ir komplekss, un šeit viss strādā kompleksā. Ja? Mēs nevaram izmantot tikai pasakas, mēs nevaram izmantot tikai zīmējumus. Ja? Un būs vairākas gatavas tehnikas, būs dažādas pasakas, un jūs droši varēsiet to izmantot savā darbā ar baiļu sajūtām. Un tāpēc tagad es jūs palūkšu, ierakstiet lūdzu komentārā, cik tas ir aktuāli jums, no kā baidās jūsu bērni vai jūsu skolnieki. Ierakstiet varbūt kādus savus jautājumus un sekojiet informāciju. Es izplānošu savu grafiku un padošu jums ziņu par šo lekciju, ja, lai varētu izrunāt, izstāstīt par tiem jautājumiem, kas ir sasāpējušies, kas jums ir sirsniņā sakrājušies. Ja? Paldies jums par uzmanību un līdz nākamajai reizei. Atā!